Sveiki, draugi! Liturģiskā laika 9. svētdienā Dievs mums dod brīnišķīgu vārdu. Pirmais lasījums no atkārtotā likuma grāmatas runā par sabatu. Piemini sabatu, lai tu to svētītu. Atceries, 6 dienas tev būs strādāt, bet 7. jāveltī kungam. Un kāpēc mums, kristiešiem, ir svarīga svētdiena, svētdienas svinēšana, piedalīšanās arī liturģijā? Kāds no svētajiem ir teicis, ka svētdiena bez svētās mises nav kristīga svētdiena. Un garīgajā dzīvē piedalīšanās liturģijā ir ārkārtīgi svarīga. Un gribu nosaukt 3 tādus mērķus, kāpēc mums ir jāpiedalās liturģijā. Pirmkārt, kad mēs piedalāmies liturģijā, mēs godinām Dievu. Godinām Dievu tādā veidā, kādā Dievs pats to vēlas. Otrkārt, liturģijā piedalīšanās svētdara cilvēku un arī pārveido cilvēku. Un treškārt, piedalīšanās liturģijā viņa veido baznīcu, jeb apvieno cilvēkus, jo ļaunums, grēks, egoisms šķeļ cilvēkus. Bet Dievs ir tas, kurš cilvēkus apvieno. Un jo tuvāk mēs esam Dievam, jo arī tuvāki mēs kļūstam viens otram. Un runājot arī par svētdienas svinēšanu, arī gribu uzsvērt šo patiesību, ka svētdiena mums ir dota, lai mēs varētu arī atpūsties. Tāpēc arī svētdienā mēs mēģinām nedarīt smagus darbus, bet censties atpūsties, pavadīt šo laiku kopā ar savu ģimeni, arī pavadot laiku darot labu. Jo cilvēks var sevi nojāt kā zirgu. Jā, tas nozīmē, ka visu laiku, ja cilvēks strādā, sevišķi mūsu dzīves temps ir ārkārtīgi straušs, un mēs varam izdegt. Es pats dzīvē esmu sastapis vairākus cilvēkus, kuri ir piedzīvojuši izdegšanas sindromu. Un viņi saka, ka tas ir kaut kas drausmīgs, ka tas ir vēl sliktāk nekā depresija. Un viņi saka, priesteri, jums ir ļoti liela slodze, un tāpat kā jūs plānojat savus darbus, tāpat jums arī ir jāplāno atpūta. Bet mums, kristiešiem, tas jau no Dieva ir dots, ka svētdiena ir šī diena, kurā mēs varam atpūsties no kaut kādiem smagiem darbiem, lai šo laiku pavadītu kopā ar saviem tuvākajiem. Un Marka evaņģēlijā mēs dzirdam par to, ka Jēzus izdziedina kādu cilvēku, kuram bija nokaltusi labā roka. Un Jēzus arī saka, vai sabatā drīkst darīt labu vai ļaunu, dvēseli glābt vai pazudināt. Un Jēzus šajos vārdos arī norāda, ka šī cilvēka problēma nebija tikai tā, ka viņam bija nokaltusi roka, bet viņa problēma bija iekšēja. Varbūt šis cilvēks bija alkatīgs, mantkārīgs, lepns. Un Jēzus dziedina šo cilvēku gan fiziski, gan arī garīgi. Un Jēzus saka, izstiep savu roku. Un kad viņš izstiep savu roku, viņa roka kļūst vesela. Šī nokaltusī roka norāda uz to, ka šis cilvēks ar šo roku neko nevar izdarīt. Un mudinātu arī mūs, lai mēs biežāk paskatītos uz savām rokām un padomātu, jo ar rokām mēs varam izdarīt kaut ko labu. Mēs varam noglāstīt cilvēku, mēs varam paspiest roku, mēs varam palīdzēt kādam piecelties, bet ar roku cilvēks var ar dūri iesist otram cilvēkam, var kaut ko noārdīt, ja? Izdarīt kaut ko ļaunu. Vai manas rokas kalpo labajam, vai es ar šīm rokām palīdzu citiem cilvēkiem. Un Jēzus izdziedina šo cilvēku gan garīgi, gan arī fiziski. Un Jēzus arī vēlās tāpat darboties mūsu dzīvē. Un tāpēc es aicinu arī katru no mums, lai mēs nāktu svētdienā uz baznīcu un ļautu Dievam būt klātesošam mūsu dzīvē un arī mūsu dzīvē darboties.